Es esmu bijusi ļoti mērķtiecīga, stūrgalvīga, un mani bieži ir vadījusi vēlme izdzīvot. Daudz strādāju, lai parūpētos par savu ģimeni, un parasti mani apturēja laiks slimnīcā, operācijas, diagnozes, un gadiem ejot aizvien nopietnāk un nopietnāk. Līdz pienāca brīdis, kad es sapratu, ka ir kaut kas patiešām jāmaina, un ka labbūtībai ir daudz lielāka nozīme, nekā es biju lasījusi grāmatās un runājusi ar cilvēkiem. Un tāds priekšstats man par to bija izveidojies. Mums cilvēkiem ir vēlme uzlabot savas dzīves, un tāpēc mēs piedzīvojam visdažādākos notikumus, pārdzīvojumus, emocijas. Kā tajā visā rast mieru un līdzsvaru, es par to pastāstīšu 22. augustā labbūtības konferencē Es daru tā, kur dalīšos ar savu pieredzi un iespējams tā būs noderīga arī jums. Tiekamies!